Vānese noteikti var palīdzēt. Diskusijas nosaukumu, tātad līdzīgi tāpat kā projekta nosaukums ir bez ierobežojuma, ne? Tātad šī diskusija kā izstādes iesildīšana, ievadīšana un cerams arī kaut kāds tāds noslēgums arī šiem līdzpētniekiem šī projekta ietveros. Bet īsumā es gribēju arī pastāstīt par projektu tiem, kas nezina. Tātad projekts ir tapis fonds, tavs atbalsts un Lietuvas lietišķās antropoloģijas organizācijas Antropos sadarbībā. Un tas norisinās no 24. gada februāra līdz šī gada jūlijam. To līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus plus mazmēroga partnerības ietvaros. Šajā projektā ir daudz un dažādi mērķi, bet vismaz, manuprāt, tas nozīmīgākais tiešām ir iesaistīt jauniešus, dot vietu jauniešiem, izklāstīt savu pieredzi, gan caur fotogrāfijām, gan caur tiešām diskusijām, un tagad arī caur publisku uzstāšanos. Nozīmīga lieta un es teiktu īpaša lieta, kas šajā projektā notika, tika izmantot fotobalses metode. Īsumā tā ir pētnieciska metode, kurā pētījumu dalībnieki izklāsta savu pieredzi caur fotogrāfijām. Tai nav vienas metodoloģijas, to var dažādi izmantot dažādu cilvēku kopienu situāciju pētīšanai, bet tas, pēc kā mēs vadījāmies šajā projektā, ir tāds diezgan izplatīts veids, kas pirmā daļa ir tikšanās, pētnieki, pētījumu dalībniekiem izklāsta par metodu, par pētījumu ētiku, par kādiem principiem, ko ņemt vērā. Pašņemot fotogrāfijas, nākamā daļa ir reāli arī fotogrāfiju uzņemšana. Tā var būt laika nogrieznis arī var būt pāris stundas vai pat vairākas nedēļas, kā tas bija šī projekta ietvaros. Un tad nākamā daļa ir tātad atkal sanākšana kopā, fotogrāfiju apskatīšana, pārunāšana, analīze. Un mūsu projekta ietvaros tas notika Viļņā. Tātad tas bija vairāk dienu pasākums. Un nākamā daļa jau ir tā kā darbs ar fotogrāfijām, tā atkal ir kārtošana, kategorizēšana, aprakstīšana, analizēšana un pierakstīšana jau teksta formā. Un tad nākamā sadaļa ir tas, ko mēs darām šobrīd. Tā ir dalīšanās ar rezultātiem. Ir tapis arī ziņojums gan angļu, gan lietuviešu, gan latviešu valodās. Un tad ir šī izstāde, kura cerams nonāks tuvu un tālu Latvijā. Un līdzīgi izstāde top arī Lietuvā. Es neiepazīstināju ar sevi. Es esmu Līna Orste, es esmu antropoloģe. Es biju viena no pētniecēm šajā projektā. Un tātad mēs bijām vairāk pētnieki gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Man esot jārunā. Jā. Mikrofonu. To es aizmirstu. Bet jā, labi. Cerams, ka ir apspriests priekšstats par projektu un kas nu te notika. Tad mēs varētu ķerties pie pašas diskusijas. Tā kā es pati esmu diezgan uztraukusies, es pieļauju, ka diskusijas dalībnieki varbūt arī ir uztraukušies. Mēs varētu sākt ar tādu vienkāršu iepazīšanos tiem, kuri viens otru nepazīst. Tātad es esmu Līna, es esmu antropoloģe, veicu dažādus pētījumus. Šī bija man viena no retajām iespējām strādāt ar jauniešiem, turklāt tik interesantā veidā
Šī ir pirmā reize, kad es moderēju diskusiju, un tad jau redzēs, kā notiks šis viss. Bet tas īsumā par mani. Teikt, mēs varētu griezties pie Gustava, ja tu nes tuvāk. Man savu jāiepazīst, man? Mani sauc Gustavs Briedis, piedalījos šajā projektā. Un, ko vēl par sevi? Labi, šis būs tāds nedaudz tāds rotaļīgs jautājums, bet kas bija pēdējā lieta, kas tev lika pasmainīt? Laikam jau redzot to video. Relatīvi pēdējā lieta, kas tev, tā varētu teikt. Marta, varbūt varētu turpināt, nedaudz pastāst par sevi un arī pēdējā lieta, kas tev lika pasmainīt. Mani sauc Marta. Pēdējā lieta relatīvi, kas man lika pasmainīt, noteikti bija Gustava video. Un kā viņš pats smējās par to. Un ikdienā es baigi neko nenodarbojos, šobrīd man ir akadēmiskais gads, un es esmu projektā un palīdzot viņiem pašiem. Čau, mani sauc Laine. Un man ļoti patīk lasīt grāmatas. Un pēdējā lieta, kas man lika pasmaidīt pēc Gustava video un viņa reakcijas, bija grāmata, kuras lasu, bija interesants notikums, teiksim tā. Paldies! Tad nākamais tāds ievadu jautājums. Kā jūs nonācāt šajā projektā? Kā jūs nolēmāt piedalīties? Varbūt Laina var turpināt. Pēdējā gada laikā apmēram es vairāk sāku apzināties sevi kā cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk sāku saprast, kā tas mani ietekmē un kā varbūt es varu ietekmēt apkārtējo vidi un sabiedrību sev apkārt. Un tad es sāku piedalīties šajā projektā un vēl vienā, jo es sapratu, ka man pašai kaut kas jādara lietas labā, tā teikt, un arī tāpēc, ka mani interesē šie jautājumi. Man, pieņemsim, šī projekta laikā bija ļoti interesanti klausīties citu dalībnieku viedokļus, cik viņi ir atšķirīgi, bet arī kopīgi dažos jautājumos. Un, tāpēc es šeit piedalos. Es šajā projektā nonācu visam nejauši, teiksim tā. Vienu dienu man vecāki ieraudzīja, ka notiek šāds projekts, viņi man pateica, hei, varbūt tu gribi piedalīties, varbūt tev ir kaut kādas idejas, ko tu pati vari iesniegt. Un tādas viss arī aizgāju, pieteicos, nonācu šeit. Bet, piekrīt Lainai, es arī sāku apzināties, ka man ir daudz ko stāstīt, daudz ko teikt cilvēkiem. Un man likās, ka būtu lieliski iespēja kaut ko pastāstīt vairāk cilvēkiem par to, kas notiek. Gan ar mums, gan ar citiem un visām citām problēmām un laimēm šajā pasaulē. Man laikam bija ļoti līdzīgi kā Martai. Man liekas, man mamma pirmā ieraudzīja kaut kādu reklāmu vai kāds cits ieteica. Un tad jau, respektīvi, es arī apskatījos to informāciju, pieteicos, aizgāju uz tikšanās reizēm un, tā arī pieteicos diezgan nejauši, varētu teikt. Paldies! Es domāju, ka mēs varētu arī ķerties pie tādiem sarežģītākiem jautājumiem. Šī pētījuma ietvaros mums bija ļoti liels fotogrāfiju apjoms, kam iet cauri neskaitāmas reizes, ko dažādi kārtot un aprakstīt un mēģināt skaidrot, kas tad tur ir redzams un ko šī fotogrāfija nozīmē tās autoram un ko tā nozīmē pārējiem dalībniekiem. Bet liela daļa no fotogrāfijām bija par dažādām fiziskās vides problēmām. Tās bija neadekvāti izveidotas rampas, tas bija
neaizsniedzamas kontaktlikstas, tā bija nepieejama pludmale un daudz citas dažādas vides. Kā jums šķiet? Kā tas tā ir noticis, ka ir šādas infrastruktūra problēmas? Šis ir sarežģīts jautājums, jo tam ir ļoti daudz atbildes. Viena no tām ir, protams, kas visiem varētu ienākt prātā kā pirmā, vismaz man, ir finansējums, bet tā nav vienīgā atbilde. Es domāju, ka tā ir arī paša cilvēku attieksme un paša cilvēku neziņa, jo arī izstādē var redzēt daudz bildes, kur ir mēģināts, bet neziņas dēļ, es teiktu, ka lielā mērā tas varbūt ir neziņas dēļ, ka nav sanācis izveidot šo pieejamo vidi. Un tad, jā. Labi, tad ir vietas, kas tātad, vismaz tās, kas ir fotogrāfijās redzams, varētu būt tādas problemātiskas, grūti izmantojamas veidātāju neziņas dēļ. Varbūt ir kāda cita veida situācijas, kurās jūs esat pieredzējuši neiekļaujošu attieksmi, kas būtu ne tikai tātad fiziskā vide. Jā, es domāju, ka jā. Kaut vai tā pati man tupa tēma informācijas pieejamība, jo informācija mūsdienās ir, es teiktu, pat svarīgāka. Varbūt ne svarīgāka, bet es teiktu, ka vispirms ir jābūt informācijas pieejamībai, un tad otrajā vietā var likt vides pieejamību, jo, ja es kaut kur gribu doties, tad vienīgais veids, kā man uzzināt, vai tas ir pieejams vai nē, ir tur aizbraukt. Bet ja tas ir kaut kur uzrakstīts mājaslapā, internetā, un šī informācijas pieejamība, tad es uzreiz zinu, ka labi, es tur nebraukšu, vai jā, es tur braukšu. Bet vēl viens punkts, ka tā informācija jābūt patiesai. Jo par šo vēl vienu, ka informācija ir ne tikai nepieejama, bet viņa ir arī nepatiesa. Gadījums no dzīves, pa telefonu saka, ka ir uzbrauktuve, viss kārtībā, tu aizbrauc tur un jā, uzbrauktuve ir, bet kāda viņa ir. Un tad šī informācija nav pietiekama, un tad labāk es teiktu, ka ir, ka informācijai jābūt patiesai. Jā, tas ir tas, ko es mēģinu pateikt. Es gribētu piebilst, informācija klāt ir noteikti arī līdzcilvēku attieksme, gan no ģimenes, gan no draugiem, gan no sešiniekiem. Kā varbūt tā nesapratne, nevēlēšanās uzzināt, nejautāšana. Un ja arī pajautā, tad varbūt kaut kā nesaprot pareizi. Un tā noteikti arī viena no galvenajām problēmām ir, kad cilvēki jā. Bet arī kaut kā ne tikai par šīm uzziņām, bet arī runa iet par informāciju, ko cilvēks sniedz par šīm problēmām veselības. Arī internetā, cik viņas mēdz būt nepatiesas. Tā arī viena no galvenajām problēmām, manuprāt. Man liekas, varbūt tā problēma vienkārši tā, ka ir salīdzinoši maz cilvēkiem interesē, tā kā vispār šīs problēmas, un arī, tikai kaut kādi profesionāļi zina par to, un tad varbūt, ja piesaist kaut kādus konsultantus, un tad apmēram saprot, kāda būtu pareizais veids, kā tur pielāgot vidi un tā tālāk. Bet arī bieži vien vienkārši, būvējot kaut kādas ēkas, tas netiek izdarīts, jo tas, arī, protams, ekonomiski nav baigi izdarīt. Un, var teikt, ka vienkārši cilvēki ar invaliditāti un kustību traucējumiem tā kā tāda minoritāte, un, līdz ar to arī nav, protams, nav arī ekonomiski baigi, varbūt nozīmīgi viņiem par to interesēties, un arī vienkārši, nav arī pieprasījumi no pārējās sabiedrības, tikai no cilvēkiem ar invaliditāti pārsvarā.
Turpinot šo domu par to, ka nav ieinteresētības, man tad ir nākamais jautājums, labi, es to ievadīšu ar to, ko mēs pētnieki savā starpā novērojam, par to, ka šī projekta laikā bija diezgan grūti atrast vietas, kur satikties. Vietas, kur varētu notikt darbnīcas, vietas, kur varētu pēst pusdienas un vakariņas, vietas, kur aiziet vienkārši pabūt kopā. Mums, jā, tas bija pārsteidzoši un apbēdinoši. Tas jautājums ir, kā jums gāja projekta laikā? Kā bija nokļūt tur, kur bija plānots satikties? Kā bija nokļūt tur, kur bija plānots pavadīt kopā laiku? Jā, vai bija grūtības, vai bija izaicinājumi? Un tad nākamais tāds plašāks jautājums ir, vai ir kādas konkrētas vietas, kuras sabiedrība neuzskata par nepieciešamām jauniešiem ar kustību traucējumiem? Jā. Es teiktu, ka šis apmaiņas brauciens bija labi izplānots, bet ir lietas, kuras jūs nevarējāt paredzēt un kur jums nav pieredze. Un līdz ar to, jā, bija, vismaz priekš manis bija viens moments, kad mēs uz Lietuvu braucām ar vilcienu. Un, lai tiktu iekšā vilcienā, uzlika uzbrauktuvi. Šī uzbrauktuve priekš manis bija ļoti stāva, un pat ar palīdzību mums bija grūti tikt iekšā. Un tas bija tas moments, kad, jā, es arī pēc tam paskatījos starp citu mājaslapā, vilcienu, jā, viņiem viss rakstīts, viss pielāgots, ka viss ir. Un, jā, bet tā laikam ir tāda lieta, ko ievēro tikai cilvēks, kurš manā gadījumā ir ratiņkrēslā, ka citam, ja tā rampa nav gluži 90 grādu leņķi, viņam liekas normāli pievarama, bet realitātē tā nav vienmēr. Un tad par otro jautājumu daļu par vietām, kur cilvēki domā, ka nav vajadzīgas, mums varbūt to ceļošanu var minēt kā piemēru to pašu vilcienu. Tās pašas lidmašīnas ir, jā, viņi mēģina pielāgot, bet, nevar teikt, ka viņi baigi par to aizdomājas, es laikam to tā pateiktu. Un viņi droši vien to vairāk dara tā, ka šobrīd tas jau tiek kontrolēts likumiskā līmenī un jā, tam ir vairāk pievērsta publiska uzmanība. Bet tas ir tādas vispārīgi, bet vēl papildinot to, tā ir ceļošana, tie ir izklaides vietas, tās ir priecāšanās vietas, jo, teiksim, es varu aiziet uz veikalu, lielveikalu parasti, uz slimnīcu, uz kaut kādām valdības ēkām, uz dažām skolām, dažām ēkām, bet ja es gribu aiziet paballēties ar draugiem, kuras aiziešu nekur, tāpēc, ka es teiktu, ka 99% vietas, kuras ir domātas mums trakajiem jauniešiem, nav mums piemērotas. Mums tas domāts cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un jā, tāpēc es teiktu, ka arī es teicu sākumā par to prieku, ka cilvēki bieži aizmirst, ka arī mums gribās priecāties. Un, ka mēs nav tā, ka mēs tikai ejam uz slimnīcu pie ārsta un tad ejam mājās un daram nezinu ko, sēžam, blinčam, griestos. Tā kā, jā, šīs prieka vietas, es teiktu, ļoti aizmirstas. Jā, es nevarētu tā vairāk pieprasāt visu, par ko viņi tikko pateica. Bet vēl viens faktors, ko jūs varat pieminēt, ne tikai tādas ekstras kā izspriedz un vispārējais, protams, bet tās pašas mājas, slimnīcas, apātikautē vai kaut kas cits, arī nav brīžiem aprīkots. Daudzi, piemēram, nevar atļauties dzīvot privāti mājās, kur ir piebraucieni celiņi. Daudz dzīvo arī dostā mājās.
kur brīžiem nevar izkļūt laukā, tāpēc kā nav lifts, ir trepes. Arī tas vēl sabiedriskais transports, kur nav brīžiem aprīkojuma vai kas cits. Jāatcer, tas varētu pieminēt arī tikai tāds pavisam parastas lietas salīdzinoši, kas arī traucē. Jā, es arī piekritīšu Lainai, ka, man liekas, pārsvarā domā par tām vietām, kas ir tā kā nepieciešamības, pirmās nepieciešamības vietas, tur slimnīcas un tādas lietas, bet par tādām izklaides vietām, salīdzinoši maz domā un tiešām diezgan grūti piekļūt cilvēkiem, teiksim, ratiņkrēslos vai citiem kustību traucējumiem. Kaut vai tur, jā, klubi vecīgā, nezinu, kinoteātrī, man liekas, ir apmēram viena vieta, kur var tā kā zālē cilvēks ar ratiņkrēslu, aiziet noskatīties to filmu un tādas lietas, jā. Jā, pārāk daudz viss tiek tā kā, apmēram tāds sajūta, ka visi domā par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ka vienkārši ir slimi un jāārstēs, jo, slimnīcas ir, fizioterapijas iespējas ir, visādi projekti, kurus stūtas slimnīcām ir, bet, tā kā par tām izklaides vietām tur varbūt nav īsti jādomā. Paldies. Es gribētu turpināt. Mārta pirms brīža teica par tām nepieejamajām vietām, tām neērti izveidotajām vietām, ka ir tāds jūka, nevēlēšanās pajautāt cilvēkam, kurš uzzina, kā šai vietai vajadzētu izskatīties. Tas, ko mēs, pie kā mēs nonācām diskusijā, kas bija viņa, ka diezgan daudzās fotogrāfijās, kuras jaunieši uzņēma, tas, kāpēc tā vieta izskatās tā, kā tā izskatās, varētu būt tāpēc, ka tas ir darīts ķekša pēc. Un kādu mēs caur šīm visām diskusijām secinājām, jaunieši redz un jūt, ka kaut kas ir darīts, tāpēc, ka tāda ir prasība, nevis tāpēc, ka tur ir pamatā vēlme to vietu, pakalpojumu, pasākumu padarīt pieejamu visiem, kas tajā vēlas piedalīties. Tātad viens no risinājumiem, kā uzlabot situāciju, būtu iesaistīt jauniešus plānošanas procesā. Kā jūsu pieredzē? Vai ir kāda situācija, kurā jūs būtu gribējuši būt iesaistīti lēmumu pieņemšanā par to, kā var iekļūt kādā ēkā, vai par to, kā var nokļūt kādā pasākuma vietā, un tā joprojām. Varbūt nākamais, kā labāk panākt, ka jaunieši tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā? Jā, ir brīži un vietas, kuras vēlos kaut būtu iesaistītas zinošāki cilvēki. Bet šeit arī atsaucoties uz otro jautājumu daļu, kā iesaistīt jauniešus, ir jāsaprot, ka jaunieši izklausīsies varbūt tā, bet jauniešiem ir citas lietas, ko darīt. Un tas ir, man nāk prātā salīdzinājums, ka, ja tu katram tagad jaunietim prasīs, lai viņš tagad strādā to, būtībā tas ir brīvprātīgais darbs, lai viņš tagad tu viņu pieaicini, tu viņam pasaka, lai viņš tev pastāsta, kā tu labāk uztaisīt. Un tagad viņam uz katru to reizi jāiet un jāstāst, un viņš pasaka, nē, tad, viņš negrib tur, lai citiem ir, lai viņam pašam ir labāk un kaut kā tā. Un tad tiem jauniešiem, lai viņus piesaistītu, man liekas, ir jāsaprot, ka viņi to, ka viņiem arī tas nav parasti jautri, ja tā teikt, ka viņiem ir vajadzīgs, viņi to var izdarīt 1, 2, 3 reizes, pēc 3. reizes, ko tu tur, un ir īpaši, ja tie ieteikumi bieži vien nemaz netiek līdz galam ņemt vērā. Un tad tos jauniešus iesaistīt un arī novērtēt, man liekas, ka pirmkārt var iet caur organizācijām, kas ir zinoši šajos jautājumos, tas ir labs variants, bet otrs, kas man liekas būtu labāka,
ideja ir izsludināt tādu pieteikšanos un jauniešiem paredzēt par to kaut kādu atmaksu. Zinu, ka tas nav populārs viedoklis, bet tas, ja tu kādu konsultē, tas ir darbs. Tu jebkuram citam cilvēkam, tu prasītu viņam maksātu par to algu. Un jaunieši, viņi varbūt nezina visus tur likumus un visus vadlīnijas, bet viņš dzīvē, piemēram, es paskatos kaut kur, un es varu pateikt, ka nē, tas nestrādā. Un tad, lai tos jauniešus iesaistītu, ir jāsaprot, ka tas nav brīvprātīgais darbs, par kuru tu pasaki paldies un viss. Pēc tam tāpat no tiem ieteikumiem neizdari. Tas ir darbs, un par to, manuprāt, arī būtu jāsnāk līdzīgi. Man liekas šausmīgi, ka mums vispār ir jārunā par, es piekrītu Lēnai savā ziņā, bet ka mums ir jārunā par šo konsultēšanu kā darbu, kā par samaksu par brīvprātīgo darbu vai par jebko citu. Man liekas, tas būtu jābūt acīm redzami šīm problēmām un nebūtu jābūt iesaistītiem speciālistiem. Arhitektiem visiem pārējiem būtu momentā jāsaprot, ka šeit ir jābūt tam un šitam. Un protams, jaunieši var konsultēt, bet tajā pašā laikā tā ir savā ziņā kaut kāda, es negribu teikt lūkšanās, bet kaut kādā ziņā aizrādīšana par to, kā vajadzētu būt. Bet tam visam vajadzētu būt jau loģiski izskaidrotam un pienācīgi novērtētam jau no paša sākuma, kā vajadzētu būt. Man liekas, ka viens veids varētu būt tā kā veikt tirgus izpēti, respektīvi tā kā vērsties pret dažādām organizācijām, piemēram, Latvijas bērniem kustību traucējumiem, un tā kā veikt tādu nosacītu tirgus izpēti, tiešām, kur izstrādē tā kā anketu, lai varētu saprast, kas ir tā problēma, vai ar kādām problēmām tad saskarās, piemēram, kaut vai par to pašu vidi, un tad varbūt no tiem datiem, ja viņi ir pietiekami daudz, tad tu vari saprast, kur tad ir tās problēmas. Un tad piesaistot dažādas profesionāļus, var droši vien arī izdomāt, kā vislabāk tad atrisināt šīs problēmas. Tas var būt viens veids, bet Es savukārt šo klausoties domāju, atkal par to, ka jūs esat jaunieši. Un, ka viens ir jāvērsties pie kādām profesionāļiem un organizācijām, bet tā jums ir sajūta, ka jūsu kā jauniešu kaut kādas vajadzības vēlmes arī tiktu pārstāvētas tādā veidā. Jā un nē, jo tas tomēr ir tās iestādes īpašnieki atbildīgi, tā kā mēs nevaram tagad iet klauvēt pie durvīm, tā kā teikt, es gribu jūs konsultēt, viņiem ir jānāk pie mums. Un tad kādam ir tas jāsāk, un kā Gustavs teica, tirgus izpēte, bet tirgus ietekme ir tāda, ka ja viens sāk, tad pārējie arī sāk. Un tad kādam ir jāsāk, tiem pašiem klubiem vai es nezinu kaut kam, un tad pārējie arī, man liekas, ka sāks. Un par šīm organizācijām, viņiem arī ir jāiesaist jaunieši, jo to es arī esmu novērojuši, parasti šie cilvēki, kuri kā profesionāli konsultē, viņi ir pieaugušie, un viņi nevienmēr arī ir cilvēki tieši ar funkcionāliem traucējumiem. Viņi vienkārši izgājuši kaut kādus kursus, un kur viņiem iemācīt šīs vadlīnijas. Un tad tas arī atbildība no šīm organizāciju pusēm ir arī pieņemt darbā vai iesaistīt šos jauniešus kaut kā tādā veidā un viņus uzklausīt. Jā, man gribās paturpināt šo pēdējo Lainas domu. Par to iesaistīšanu. Kad teorētiski jau var, protams, prasīt to viedokli, bet es biežāk atbildēs, ko tu tur zini, tu šis tikai bērns, jaunietis, ko tu vispār saproti no dzīves un no tādām lietām. Un protams, radāk kāds pieaugšais, kurš par to kaut ko izmācījies, un viņš, protams, zinās labāk.
Bet varbūt būs tieši otrādi. Atnāks jaunietis, kuram nav izglītība, kuram nav profesionāls pieredze, bet viņš pateiks vēl cilvēku nekā citi. Un jā, tā būtu lieliski iespēja mums pašiem iesaistīties un pateikt, kā vajadzētu labāk darīt. Kāds bija pēdējais jautājums? Vairāk tas, ka jūs esat jaunieši, un vai jūs kā jauniešu vajadzības vēlmes tiek pārstāvētas to šiem profesionāļiem un šiem organizācijām? Noteikti kaut kāda daļa jau tiek pārstāvēts, jā, tieši organizācijās. Ir, protams, lietas, par kurām baigi atkal nē, bet tāpat laikā par tām būtu arī jāsacē tāds pietiekams troksnis, vai kāds arī varbūt sākt domāt, ko tur varētu mainīt un kā mainīt. Un tad, iespējams, arī varētu iesaistīties arī jaunieši šajā visā procesā. Bet, kamēr nebūs tas troksnis, tad man tiešām nekas nemainīsies. Sveitīgi, tiešām sauc emails. Tas ļoti labi noved pie nākamā jautājuma. Tātad trokšņa sacelšana. Atkal atgriežoties pie mūsu diskusijas, kas bija Viļņā, mēs nonācām līdz tam, ka daudzi no tiem jūsu fotografētajiem un atstāstītajiem gadījumiem, es teiktu, bija absurdi. Tie liecināja par nevērību, nevēlēšanos iedziļināties, un tur ar tādu gadījumu bija daudz. Un tas, pie kā mēs nonācām, ir, ka jūsu kaut kādā vērtējumā un arī tajā, kā jūs, piemēram, izvēlējāties kārtot tās fotogrāfijas, parādījās aizkaistinājums, dusmas un arī apnikums. Kaut kādā mērā var domāt tā, ka dusmas var aizsākt kustību un izmaiņas. Tā dusmas var panākt to, ka jūs pastāvat par savām vēlmēm un vajadzībām. Vai jums ir sajūta, ka jūs nevarat dusmoties būt nikni par notiekošo? Atvainojiet, gribēju to papildināt ar to, kāpēc šāds jautājums. Tāpēc, ka mēs secinājām to, ka līdzpētnieki kaut kā situācijas aprakstīja tādiem mīkstiem vārdiem, ka šī rampa nav īpaši laba. Vai, šis nav īpaši foršs. Tā kā nevajadzētu būt, bet, ka tur tā kā tas apnikums un dusmas tā kaut kā tāds mīkstināts, lai tā kā varbūt neuzbāstos, neapgrūtināt ar to, ko jūs gribat un ko jums vajag. Tāpēc atkārtošu jautājumu, vai jums ir sajūta, ka jūs nevarat dusmoties, būt nikni par notiekošu? Es jūtos, ka es varu dusmoties, bet savā ziņā es neredzu tam jēgu. Jo, ja es sākšu dusmoties, varbūt tad es visu laiku būšu dusmīga, jo visu laiku, kur tu skaties, ir ļoti daudz situācijas, par kurām būt dusmīgiem. Bet es varu dusmoties, bet es tam īsti šobrīd neredzu jēgu, neredzu iznākumu, jo manas dusmas, man liekas, ietekmē tikai mani šajās situācijās. Pārējiem, ja vēl es, nezinu, to Dievs sākšu bjaustīties uz kādu, ka tur, kāpēc tu tā kāpēc tur tā ir, kas tas ir? Tad vēl pateikšu, viņi jau galīgi traka tur ir, ja, ka tad jau arī šie stereotipi aiziet. Man liekas, ka cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kaut arī viņiem ir kustība traucējumi, ka viņiem arī ar galvu pieņemsim kaut kas nav kārtībā. Tas jau ir, tie stereotipi atkal, un tad tās dusmas ir jāierobežo, lai pašam sevis dēļ, lai tu nesajuktu prātā, un arī citu dēļ, lai viņi redz, ka, ja pieņemsim ir kaut kāda ieteikumi, tad viņiem ir jābūt kā konstruktīviem ieteikumiem, nevis jaustīšanās un dusmas. Es piekrītu, bet kaut kādās tie stereotipi arī ir jālauž un jārunā par to. Es uzskatu, ka var dusmoties, protams, ar mēru, bet vajag.
un pat tas ir ieteicams kaut kādā ziņā, lai tas nesakrātos iekšēnē. Protams, finansējums ir viena lieta, budžets ir viena lieta, un tas viss ir tas, par ko it kā vai ir saprotams šie iemesli, kāpēc to nevar visu darīt. Bet tajā pašā laikā ir kaut kāda dusma un bēdīgums saistībā par šiem cilvēkiem, kuri vai viņiem neinteresē pietiekami, vai viņiem nerūp, vai kaut kādas citas lietas ir, bet kopumā jāmēs, ka par to ir jādusmojās veselīgā mērā, un ir par to jārunā un jālauž stereotipi, ka ir problēmas, par ko mēs runājam skaļi, un jāiesaka lietas, ko vajadzētu darīt labāk nākotnē viņiem. Jā, viena lieta, ka tiešām varbūt daļai ir tāda bezspēcības sajūta, ka viņam liekas, ka viņi tāpat neko baigi nevarēs mainīt. No otras puses arī, tas ir diezgan kultūrā tā iemācīts, ka, tā teikt, dusmas ir jāpatur savī, un tā ir vienkārši sociāla problēma, un tā tas ir, un tā tas būs. Bet, līdz ar to arī, viss tas tiek ietērps tādā pareizā valodā, bet pareizā valoda baigi vienu neaizsniedz, bet tāpat laikā arī, tā aktīvi dusmoties, nezinu, katrai sociālajos tīklos, tur apmēram pie tiem, teiksim, postēm tām visām institūcijām, kurām par to būtu jāatbild, būtu arī diezgan neefektīvi. Nezinu, protests varbūt kaut kāds jāceļ, tad varbūt kaut kas var mainīties, tad vismaz tad būtu tā kā organizētāk, nevis haotiskāk, jo, tā haotiski dusmoties arī nav baigi nekāda jēga, ja tāpat mēs vienkārši ignorētu, aizmirst un tā, bet, kaut kā tā, nezinu. Paldies. Jo, es pārstāvu tātad sociālais zinātnes, un man tas skatījums ir tāds, ka dusmas var būt arī kolektīvas. Tur nav jāpaliek tikai kā individuālām. Un, bet, protams, kā jūs paši norādījāt, konstruktīvām dusmām, vai kā var teikt, veselīgām dusmām, bet īstenībā turpinot šo domu, kaut kādā mērā, vai saskaroties ar visādām nejēdzībām, nērtumiem, absurdiem, vai ir sajūta, ka no jums, kā jauniešiem, mēdz gaidīt spējas saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi? Un šeit man šķita ļoti interesanti te mūsu viļņas diskusijā attiecībā uz fotogrāfiju, kurā bija redzama tāda pacelta dobenu, kaste pacelta. Viņa teica, viņa to nosauc par pareizās domāšanas vai attieksmes spēku. Labi, es te nosaucu divus varbūt virzienus, un jūs varat izvēlēties, kuru no tām uz kuru jūs runāsiet, vai nu par to sajūtu, ka varbūt no jums gaida pozitīva attieksme, bet varbūt jums ir kaut kas, ko teikt, ko jūs redzat par to pareizo attieksmi no citiem. Viens ir, ko no jums, kāda attieksme gaida no jums, un varbūt kāda ir tā attieksme, kur jūs gribētu no citiem. Vai no mums gaida pozitīvo attieksmi? Savā ziņā jā, jo man liekas, ka vienmēr ir, teiciens vienmēr jau var būt sliktāk. Tas jau nav tur tas vai tas, ja. Tas ir tikai tas. Tāpēc savā ziņā jā, es domāju, ka gaida varbūt pat ne tādu pozitīvu attieksmi, bet vismaz tādu, ka tu neesi baigi tur kaut kāds drūmais un bēdīgais un galīgi jau tāds cilvēks.
un par par to pareizo attieksmi no citiem. Jā, man arī šī ideja patīk, jo stāsts no dzīves. Es šobrīd studēju Latvijas Universitātē, humanitāro zinātņu fakultātē, un es tur gribēju studēt jau tad, kad es pabeidzu vidusskolu, bet es nezināju, kā tur ir piekļūstamība, tāpēc mēs zvanījām, es un mana mamma, un mēs prasījām, kā tur ir, un tur pateica, ka nē, tur nav lifta, ēka ir ļoti veca, un kā arī neko nemainīs, jo rakstu māja tur top. Tā viņa top jau ilgi, ja jūs zināt. Un man pateica, jā, rakstu māja top, zvaniet pēc 3 gadiem, kad mēs pārvāksimies. 3 gadi nepagāja. Un tad jūs varēsiet jaunajā skaistajā mājā. Labi, 3 gadi paiet, rakstu māja vēl nav pat tuvu paveikta. Bet es gribu tur studēt. Es zvanu atkal. Un tur ir nomainījusies metodiķe, ja nemaldos, ir pareizais apzīmējums. Un es viņai izstāstu situāciju, un viņa saka, labi, padomāsim. Un tas bija tikai atkarība no cilvēka, jo es šobrīd tur studēju, un vēl joprojām tur nav lifta, bet man visas lekcijas notiek 1. stāvā, un kopā ar visiem kursbiedriem. Un šis, man liekas, ir lielisks piemērs tam, ka tā attieksmes maiņa, šī cilvēka attieksme ļoti daudz nozīmē, ka, ja grib atrast risinājumu, tas ir iespējams. Jā. Pilnīgi pareizi izpateicis cilvēks. Protams, sagaida mums pozitīvu attieksmi, nekādas dusmas, nekādas bēdas, pieņem visu, kā ir un tā tālāk. No citiem cilvēkiem, kas nav kaut kādi arhitekti un kas būvē mājas ielas, sagaidīt var tikai empātiju. Var sagaidīt tikai cilvēcību. No cilvēkiem ikdienā es pat neprasīju, lai man interesējās, kas un kā un ko varētu darīt šitā un labāk un tā. Vispār neko tādu negaidu. Varbūt gaidu kaut kādu vienkārši ejūtību, cilvēcību, empātiju. Kādai pajautāšanu, kā iet, tas arī nozīmē daudz, un tiem nevajag būt kaut kādiem ārprātīgi milzīgiem soļiem un milzīgiem projektiem. Tas pietiek tikai mazumīgi brīžiem. Atbildām. Jā, tur bija daudz. Pirmais jautājums bija, vai ir sajūta, ka no tevis gaida pozitīva attieksme? Un otrais jautājums ir, kāda būtu tā pareizā attieksme no tiem citiem? Par to pozitīvu attieksmi tā, ka īstenībā jau, tā no visiem cilvēkiem sagaida pozitīvu attieksmi, bet ir tā, ka jo mazāk tuvs tu esi ar citiem cilvēkiem, jo vairāk viņi no tevis sagaida pozitīvu attieksmi. Īstenībā, tad, ja jūs kļūstat tuvi ar to cilvēku un tā kā esat draugi jau pat, tad var arī nebūt pozitīva attieksme. Tā teikt no socioloģijas atbildbūt. Un otra daļa bija jautājumi. Otra bija, kāda tavā skatījumā būtu tā pareizā attieksme no tiem citiem attiecībā pret jauniešiem ar kustību traucējumiem? Jā, droši vien vispirms būtu kaut kā, arī atkal par to visu, ka to izpratnes jautājumu, kaut kā jāizprot vairāk tā problēma, un tad arī, tā teikt, jāsaprot, kā viņi jūtas ar empātiju, tā kā, mēram, kaut kādā veidā jāiegūst lielāk par šiem cilvēkiem, un tad arī izdomāt, ko tieši vajadzētu, vai ne, ko vajag mainīt un tā. Par cik tas ir gandrīz, tā diezgan grūti izdarāms, bet es domāju, ka to var izdarīt. Jā, tiešām tur tas viena lieta, kas vienkārši jāizdara, ir jāsaprot, kā iepazīt labāk to, cilvēki invaliditāti kaut kādu ikdienas dzīvi
Un arī problēmas jāiepazīst, bet apmēram, nu, tā kā, to redzot, nevis uz papīra izlasot. Es nezinu, kaut kā, tā kā dzīvojot līdzi tur nedēļu vai kaut kas tam līdzīgi. Varbūt kaut ko tādu varētu izdarīt. Un tad arī varētu saprast, tā kā, tādā personīgā līmenī, kas tad ir maināms, kāpēc un ar ko saskars cilvēki, ar kustību traucējumiem. Paldies. Nu, tā, mēs diezgan daudz esam noklājuši. Man ir tagad jautājums jums, kā jūs jūtaties? Vai jums vēl ir spēks? Jo mums te ir pāris bildes sagatavotas. Vai jūs būtu mieru nedaudz pastāstīt par tām? Dažas no tām ir redzamas arī izstādē, bet daļa nav. Tās ir gan Laimas, gan Martas, gan Gustavu bildes, un divas ir arī no līdzpētnieces Ievas, kas ir no Lietuvas. Tas arī nezaudz tāds, varbūt, personiskāks komentārs par to, kas tajās ir redzams, un varbūt arī kaut kāds tāds iedrošinājums vēlreiz apskatīt izstādē esošās bildes un varbūt pamanīt vēl kādu niansi. Tā, labi. Es ceru, ka tas tā vienkārši notika. Tas nenotika tā vienkārši. Tā. Jā. Nav līdz. Palīdzība no zāles. Es turpinu runāt, jā. Pirms mēs teikām pie fotogrāfiem. Bija, jā. Kur ir vēl. Jā, nu, būs šādi. Labi. Jā, ok, tad es varu teikt. Tā, šī tā tad ir viena no fotogrāfijām, kas ir izstādē pieejama. Un tā ir Laimas fotogrāfija. Varbūt Laimai ir kaut kas vēl piebilstams. Jautājums zālē, ko jūs tur redziet? Kam tur būtu jābūt? Ja jūs sakat, ka skatuve, tad jūsu atbildi ir pareizā, bet jūs droši vien redziet cilvēku muguras. Jā, nu kas es varu mikrofonu iedot arī? Nē, neviens nav tik drosmīgs, labi. Bet, jā, stāsts šeit ir tāds, ka tie pilsētas svētki Aizpute, kur ir mani vecvecāki, un pilsētas svētku koncerts viens no, un tas ir viss, ko es redzu. Es varu klausīties, bet, man liekas, ka tā nav pilnā pieredze, kad tu tikai klausies, tīpaši, ja tas ir arī kaut kāds vizuāls priekšnesums. Un, jā, šeit arī stāsts ir tāds, ka, ja tu ej, pieņemsim uz kādu lielo koncertu Meža parka arēnā Rīga, tad 80% gadījumu es teiktu, tur būs atsevišķas sēdvietas vai platforma cilvēkiem cilvēkiem ratiņkrēslā būtībā, viņi parasti tā to formulē. Un tie ir tie lielie pasākumi, bet ir arī šādi mazāki pasākumi, kuri parasti nav piekļūstami, kuriem nav speciāli kaut kādu vietu ratiņkrēsliem. Un jā, varbūt kāds domā, es jau varu tā kā palūgt, lai viņi tur pabīdās un kaut ko tur, jā, bet pirmkārt tas ir liels cilvēku pūlis, otrkārt to negribu darīt, kāpēc man tas ir jādara. Tā kā, un treškārt, jā, es nejūtos komfortabli, ja man visapkārt cilvēki, kur stāv kājās, tas biežāk, jo viņi mani, kad es sēžu, viņi bieži vien mani nemaz nepamana tik ļoti. Un tad jā, viņi nāk virsū, kāpja virsū un
klūp pāri man, kas nav droši ne viņiem, ne man. Un tad, jā, nu, kopumā tā nav ideāla situācija. Un, jā, tāpēc šīs bildes tāda doma bija padomāt, ka ne tikai lielajos koncertos notikumos ir vajadzīgas ratiņkrēslu vietas, bet arī dažādos mazākos notikumos. Man ir jautājums. Es negribu mikrofonu. Tagad man bail tāpat, kā jums ir bail. Jautājums, vai jūs esat redzējuši kaut kādu risinājumu šādai situācijai mazā pasākumā, kur ir pielāgots? Mazā pasākumā tādu īstu risinājumu nē. Man liekas, ka vienīgais ir bijis, kad ja kāds, ja mēs esam ar vecākiem, tad viņi ir tie, kas tā kā pasargā mani tā kā ar savu ķermeni un pieņemsim, pasaka cilvēkiem, mūsu palaidiet. Tā kā, kad es esmu iekšā tai pūlī, tad viņi arī stāv man apkārt un bišķi tā pieskata, lai kāds neuzkāpja virsū. Bet tādu īsti risinājumu tādos mazos pasākumos neesmu redzējusi. Vai mēs ejam tālāk pie nākamās? Jā. Šī arī ir laimes fotografija. Jā. Es tikko iedomājos, varbūt jūs gribējāt dzirdēt tā kā ieteikums risinājumu, vai tas nebija izdomāts? Arī, jā. Priekšējā bildes bija domāts. Jā, mans ieteikums būtu tāpat kā lielākajos pasākumos, varbūt ir redzēts, viņiem ir atsevišķas platformas, kuras pirmkārt paaugstina, lai es esmu acu tā kā galvu līmenī. Viņas parasti ir ratiņkrēslu lietotājiem, jā. Kad viņiem ir uzbrauktuve un ir tāda platforma, tā kā, es nezinu, varbūt tik augsta kā galds. Tad līdz ar to es pacējos pārējo cilvēku līmenī, es varu redzēt viņiem pāri, un es varu redzēt, kas notiek. Un man liekas, ka tas arī nav baigi sarežģīts risinājums, un es domāju, tas nav arī, teiksim, tādai pilsētas vai pašvaldībai kaut ko tādu iegādāties, tas jau nav tikai vienai reizei. Tā summa, kas droši no sākuma ir diezgan liela, viņa laika gaitā atmaksājās, ar to var izmantot jau daudzos pasākumos daudz reizi. Piebilstot par domu. Runa nav tikai par ratiņkrēsliem, runa arī par cilvēkiem vispārīgi. Piemēram, ļoti daudzos koncertos, man, piemēram, personīgi ir arī grūti tādās, ja aiziet uz koncertu, es nevaru, piemēram, nostāvēt visas tās 3–2,5 stundas. Un apkārt nav regulāri, piemēram, nekur apsēsties, tad jāapsēžas uz zemes vai kaut kur, un tas arī iegādā grūtības. Līdz ar to ierīkot arī platformas, blakus arī jābūt, piemēram, solēm vai kaut kādām tādām vietiņām. Jā, tā. Jā, šī arī ir mana bilde, un jā, es vairāk viņu redzu tādu metaforisku, kad cilvēki bez veselības problēmām var mierīgi iet jūrā, peldēties, un, kā redzams, cilvēki ar kustību traucējumiem bieži vien paliek malā un noskatās. Un tas nav tikai attiecināms uz šo jūru, tas ir, kā mēs runājam par šīm izklaidēm vai par visādām tādām lietām, kur nav īsti par mums padomāts. Es gribētu papildināt arī, ko tu pati Laima teica par to. Man tas šķiet arī ļoti būtiski arī no tās nacionālās piederības, kā, ja mēs runājam, ka tur latvieši un jūra, un to arī minēju par šūpolēm lieldienās, ka tās, tie ir tādi kultūrā ļoti nozīmīgas vietas un nozīmīgi pasākumi un nozīmīgas aktivitātes, tāpat šūpošanās, kas ir jautri, bet arī, kā man šeit Laima pat teica, tad, ja tu šūpojies, lai tev nekož vasarā odi, tad cilvēkiem, kur tie traucējumi odpojas. Un man šeit, ka to runājot par to kultūru piederības, es, piemēram, domāju arī par Vecrīgu, kā arī būtisku, varbūt, latviešu nacionālajai identitātei, un cik ērti un labi tur var justies cilvēks, jaunietis ar kustību traucējumiem.
kā jā, šī fotogrāfija konkrēti ir par jūru, bet tā varbūt arī par daudzām citām lietām. Šī ir Gustavu fotogrāfija. Pats neatpazīst savu bildi. Jā, šī arī ir no vienas puses diezgan metaforiski bildi, bet arī praktiski, protams, tur nav vispār nekādas iespējas tikt augšā. Bet, man liekas, arī tas diezgan labi attaino to procesu, kā ir cilvēkiem kustību traucējumiem vispār kaut ko sasniegt, jo tas ir kaut kāds 4 reizes grūtāk. Tu kaut vai, jā, arī par to piekļuvu, bet arī mācību ziņā, karjeras ziņā un tā tālāk. Kaut vai, piemēram, darba devējs, ja viņam būtu jāizvēlas darbinieks, viens no tiem ir ar kustību traucējumiem, pārējie 4 ir bez, tad tam, kuram ir kustību traucējumi, viņam vienkārši darbs nebūs. Tu iespēja dabūt tā darbu, vienkārši nav. Jā, tā doma ir šai bildē, metaforiski domāju. Bet, jā. Savukārt gribēju arī piebilst to, ka tomēr arī tas, ko mēs pārunājām diskusijā viņa atkal, ka tomēr tās visas praktiskās ikdienas lietas, pielāgošanās tam, kas tur ir pieejams, tas arī tomēr prasa tik daudz enerģijas. Un ka tā enerģija varētu tikt varbūt novadīta tās pašā mācībās vai kādā citā aktivitātē, bet tam var nebūt vairs spēka. Jā, tev ir nemitīgi jāplāno un jāmenedžē, jāsaprot, kur tu vari piekļūt, kur tu nevari. Tas ir tas, ko es arī novēroju mūsu diskusijās iepriekš. Bet tā mēs varētu doties tālāk. Arī vēl vienu Gustavu fotogrāfiju. Jā, šī pavisam tā, kā jūs to redzat. Vienkārši, jā, bieži vien šīs rampas un pacēlumi ir izveidoti tā, ka tur ratiņkrāsnēm būtu salīdzinoši grūti pašam nokļūt visu. Tur apmēram vienmēr vajag kādu, kurš tevi tur uzstum vai tā. Un tāda vieta arī tīpaši vecīgā ir pilns, ja ne visur. Kas nozīmē, ka principā tādos bāros, arī vasarā, piemēram, ārā šādām terasēm nokļūt bieži vien, ja lielākajā daļā nav iespējams. Un, jā. Jā, man arī piebilda, ka es arī no sākuma skatos, cik tur ir, šī tāds varbūt tas pacēlumiņš, jā, liekas, varbūt nekas tāds, bet tas tomēr ir pietiekami nozīmīgs apgrūtinājums. Un vēl viena lieta, gan par šo, gan par pagājušo bildi, ir drošības jautājums, par ko bieži vien, man liekas, mazliet aizmirstās, ka vidas pieejamība, tas ir, lai kaut kur tiktu, bet arī tas ir arī drošības jautājums. Ka šeit, es, piemēram, ir iespēja, ka man satiņkrēsls apgāstos, ja tur brauktu. Varbūt liekas neiespējami, bet tā ir šitādas mazas lietiņas, viņas arī tomēr ļoti ietekmē drošību. Es gribēju arī piebilst to, ka, jā, ka mēs arī iepriekš pētījumā runājam, ka tādas sīkas līdz galam nepabeigtas detaļas. Es domāju, šeit arī ir daudz cilvēku apkārt mierīgi var aizķerties. Jā. Tā kā tā, tās sāls ir arī detaļās tomēr. Jā, tā kā tur ir tik daudz potenciāls, tur var redzēt tālāk, ka teresim, tā kā tur pat nav bruģis, kurš tev teica, tas ir vecrīgā, bet labi, pieņemsim šajā vietā, tur pat nav bruģis, kur tā kā būtu grūti braukt. Tik daudz potenciāli, bet tik maza lietiņa tomēr to bišķiņu sagandē tādēļ. Šī būs Martas bilde. Tas tās ir tāds, kad es pēc vasarā, pēc operācijas biju tā tik krēslā un es esmu tāds kuldīgai. Kuldīgi, kā jau zinām, ir kultūra vēstures mantojuma pilsēta. Tātad viss ir bruģis, viss ir vecās mājas. Protams, tas ir ļoti smuki, bet kā ir redzams šeit, apmalas. Es pati tajā brīdī vienu pati biju un es nekur netiku.
Līdz ar to man nācās meklēt risinājums vai palīdzību. Pirmkārt jau bruģis, otrkārt apmale. Un, protams, cilvēki saka, vajag saglabāt šo vēstures mantojumu, bet ļoti sarežģīti un grūti kaut kur tikt. Un tā ir galvenā problēma, kas redzam bildē. Jā, tas atkal sasaucas ar to vēsturisko un kultūras mantojumu, kā to padarīt, kā to saglabāt, bet tā pašā laikā padarīt pieejamu, piekļūstamu. Šeit arī Martas fotogrāfija un atsaucoties to, ka visi var privātmājās. Jā, es tieši to gribēju teikt, atsaucoties, kad arī man, bet arī par šīm dzīvojamām mājām, kur nav iespējams tikt, sakot jau šo faktu, ka tur ir trepes pie mājas ieejas, beidzot ar faktu, ka pašā mājā iekšā nav lifti, ir tikai trepes stāvis, tad ir grūti gan ieiet un iziet, kas arī ir problēma. Un šis ir redzams gandrīz pie visām mājām Latvijā. Šīs bija divas tādas arī zīmīgas fotogrāfijas no līdzpētnieces Ievas. Viņas gadījumā, šajā gadījumā, viņa Lietuvā gribēja aizbraukt uz kādu citu pilsētu, palikt pa nakti viesnīcā un arī mājaslapā norādīts, ka tā ir piekļūstama un ka tieši šīs viņa būs piekļūstama, bet atkal tas piekļūstamības jēdziens tāds ļoti staipīgs izrādās ir, ka atkal šķiet tāda detaļa, bet jau pastāvīgi nevar uzkārt jakus uz pakaram. Mans tāds viens komentārs gan par šo, gan par citām bildēm, kur arī bija tas, kuras teica par to slīksnīti. Tie ir pārvarami šķērši, īpaši, ja tev kāds ir blakus, bet piekļūstams nozīmē, ka es neatkarīgi varu to izdarīt. Ja to es nevaru izdarīt neatkarīgi, ar ļoti retiem izņēmumiem, tad tas nav piekļūstams. Un, kad viņi saka, ir piekļūstama istaba, tad es arī sagaidu, ka es pati varēšu tur izdarīt visu, ko man vajag. Cik ir manos spēkos. Tā kā, ja es savās mājās varu no skapja paņemt kreklu, tad es sagaidu, ka es piekļūstama istabiņā arī varēšu to izdarīt. Un šis arī ir no tās pašas viesnīcas pieredzes, ka ir vēl cita fotogrāfija, kurā ir redzams, kā pie poda ir tātad balsti. Tātad tos var izmantot cilvēks ar kustību traucējumiem, bet, piemēram, trieļi ir uz augsta plaukta. Vai arī šajā bildē ir redzams spogulis ar Ievas pieri, jo viņi sevi nevar redzēt spogulī, jo spogulis nav nekādā veidā regulējums. Šeit es kā jaunieci ar kustību traucējumu uzreiz varu pateikt, ka netika piesaistīts neviens eksperts, ka viņi izlasīja kaut kādas vadlīnijas un to izdarīja, jo droši vien vadlīnijās nebija rakstīts, cik augstu jābūt spogulim. Un tad viņi par to neaizdomājās. Uzreiz var redzēt, ka nav piesaistīts neviens, nerunājot nemaz par cilvēks ar kustību traucējumiem, pat neviens eksperts. Tikai izlasīts vadlīnijas un tam sakots. Jā, tas arī ir vēl viens tāds neliels ieskats tajā, kādas šīs fotogrāfijas ir, ko līdzpētnieki uzņēma, un arī tām visām ir stāsts, un tām visām ir detaļas un konteksts, un tāpēc vēlreiz iedrošinu jūs vēlreiz apmeklēt izstādi un tiešām izlasīt arī tekstu, kas ir pievienots, un padomāt, kādā kontekstā šīs fotogrāfijas ir uzņemtas. Un liels paldies, ka jūs esat šeit. Un atvaino, Gustav, tu arī kaut ko gribu pateikt. Tā ļoti īsti, bet principā atkal par to empātijas jautājumu, ka vienkārši ļoti viegls veids, kā pielāgot vidi, ir, ka tu izstāvojies sevi tā cilvēka vietā, kas ir cilvēks ar ratiņkrēslu, un tad vienkārši, tā kā, ja to izdarīts, tad jau var saprast, cik tam spoguliem būtu jābūt augstu vai zem. Bet, tā kā tas netiek darīts, tad arī nesanāk neko baigi pielāgot. Es
gribētu arī piebilst, ka tur ir vēl solis pirms tam vispār iedomāties, ka cilvēks ar kustību traucējumiem varētu vēlēties apmeklēt kādu citu pilsētu un palikt viesnīcā uz nakti. Un ka vispār tā ir tāda vēlme un vajadzība un tiešām vēlme priecāties un pamēģināt un iziet ārpus tās savas ikdienas. Un tad sekot ar to empātiju, kā šī telpa vispār ir lietojama. Tā. Paldies, ka jūs noklausījāties šo diskusiju. Tātad izstāde būs vēl līdz aptuveni 20. aprīlim. Tālāk izstāde dosies uz Cēsīm. Mājā tā būs Cēsīs. Arī saistībā ar Cēsīs notiekošo festivālu Lampa. Pēc tam izstāde ceļos uz Kuldīgu, jo augustā Kuldīgā notiks Demokrātijas festivāls. Tur arī būtu būtiski tomēr domāt par šiem jautājumiem. Un savukārt rudenī izstāde būs Jelgavā un Mēršakā. Tā kā, ja jūs vēlaties, tad arī varat iepazīties, apskatīt šīs fotogrāfijas, varbūt arī citā telpā, citur Latvijā. Tā kā jau, paldies, jums ko vēlas teikt? Jā, paldies diskusijas dalībniekiem. Varbūt ir kāds jautājums? Nē, visi ir jautājums. Vai šīs fotogrāfijas būs pieejamas arī kaut kur citur, kas nav šeit izstādē? Tā kā, piemēram, online kaut kur vai kaut kādā video veidā? Jā. Ja ir vajadzība, tad noteikti būs. Mums tieši... lai man jābūt. Tā kā paldies, Līna, es tieši gribēju piebilst, ka mēs par šo turpinām runāt dažādās pilsētās, sarunu festivālā Lampa. Es ceru, ka mēs runāsim un tur piekļūstamību, man liekas, ir. Paldies Lampai. Paldies Nacionālajai bibliotekai, jo šeit ar piekļūstamību arī ir lieliski. Jaunieši varēja tikt, un man liekas, var tikt uz visiem stāviem. Un, jaunieši, paldies jums. Es jums novēlu uzdrošināties, runājiet un laižat konstruktīvi tās dusmas ārā, tad jūs sadzirdēs, jo mēs jau šodien sapratām, ka no vienas sēklas var dzimt kaut kas lielāks. Tā kā lai top. Paldies jums un paldies, Līna, arī tev. Paldies!